Kā pieņemt atraidījumu, kad neizvēlās tevi, kad nolem, kad ne tu būsi tā, ar kuru vēlos es veidot sadarbību, sadraudzību, ģimeni, laulību? Kā iziet no tā ar uzvarētāju garšu un pateikt, hei, es zinu savu vērtību. Tagad es jums par to stāstu ļoti viegli, bet agrāk tā bija man lielākā sāpe. Es teikšu godīgi, es tāpēc arī gribu par to stāstīt, jo pēdējā laikā esmu ļoti daudz piedzīvojis arī gan atraidījumus, gan to, kad tev skaidrs gaiši pasaka, Elī, nē, tā kā es vai nu tev neuzticos, vai nu es neizvēlos tevi, vai tieši otrādi cilvēks kāds aiziet no manas dzīves, un es ar to esmu tik ļoti mierā, man ar to ir tik labi. Un tas nav par to, ka, Elīna, bet tu taču esi jau ar tādu statusu, ar tādu vārdu, bet tas nenozīmē to, ka tu vienmēr būsi visiem gan labs. Un es esmu piedzīvojis tik daudz dažādu veidu gan uzmetienus, gan arī tādus pļāvienus sirdī, kas tevi lauž ar katru reizi, līdz pateicu tam stop un pateicu, Elīna, bet vai tu tiešām zini savu vērtību, vai tiešām tev vēl nav apnicis nestrādāt ar sevi, un tu gribi, lai katru reizi tas tev izsit ārā no sliedēm, ka tu vaino sevi un vienkārši uzskati, ka tu esi bijis pietiekami slikts, vai vainoji sevi, jo esmu tas cilvēks, kas ļoti pieķerās. Kāda esi tu? Vai tu ātri pieķeries? Vai tev ātri var izsist ārā no sliedēm šādas situācijas, kad kāds tev pasaka, ka nē? Un man ļoti patīk, kā es mācu savai komandai pēdējā laikā dabūnu pa dienu 3 nē. Tas ir tavs galvenais uzdevums. Dabūnu 3 nē. Jebkurā jautājumā vienkārši 3 nē. Tas tev ļoti norūdina. Ar katru reizi kļūst aizvien tik pašpārliecinātāks, ka tos 3 nē ir aizvien grūtāk dabūt. Un šis moments man atjundīja atmiņā vēlreiz, kādas bija agrāk. Un tāpēc es nolēmu dalīties ar jums par šo tēmu, jo šajā rītā es arī lasīju Sievas lūkšanas spēks. Tā ir grāmata, kurā es gribēju lūgt par savu vīru. Jo es mazliet vēlāk jums pastāstīšu, kādas pārmaiņas ir notikušās mūsu laulībā, ja viens moments, ko es nebiju gaidījis no savu vīra, par kuru man uzreiz gribējās pieķerties un vienkārši lūgt, lai viņam tiešām izdotos. Un te nu es izlasīju tādu šoka momentu, par kuru es pārdzīvoju agrāk, un sajūtu, ka tagad man tas īsti nerausta. Un tāpēc pastāstīšu tagad pāris soļus, kā es to panācu. Numur 1. Tajā brīdī, kad tev ir attiecības ar Dievu un tev viņas ir ļoti spēcīgas. Kāpēc es jums saku, lasiet sinepju graudiņu, klausieties dievkalpojumus, filtrē, ko tu ielaiž savā sirdī. Tāpēc, ka tajā brīdī tev ir milzīga pārliecība un tu jūti Dievu garu vadību savā dzīvē un tev nav jābaidās par to, kad viens vai otrs cilvēks no tavas dzīves iziet. Tāpēc, ka tu zini, ka viss svarīgākais ir jau ar tevi. Dievs ir jau ar tevi. Viņš kontrolē katru tavu soli, viņš zina, kā tu jūties un viņš tavā dzīvē kā var arī dot cilvēkus, tā arī paņemt nost. Viņš caur cilvēkiem tevi var ļoti mācīt. Un reizēm tā vislielākā izaugsme notiek caur cilvēkiem. Es ticu, ka Dievs zina vienkārši, kā uzspiest uz tevi. Viņš zina, kam ir jānotiek tavā dzīvē, lai tu beidzot sāktu domāt, lai tu beidzot sāktu mainīties. Jo, ja tu gribi izaugsmi, tas nozīmē, ka būs lūzuma punkti. Tu no tiem lūzuma punktiem vienkārši mūc. Bet tev no viņiem nav jāmūk. Tieši otrādi, tev viņiem ir jāskrien pretī, jo tādā veidā tev arī būs tā izaugsme. Nebūs citādāku veidu. Un šeit es tiešām caur cilvēkiem katru reizi biju mācījusies. Man bija tāda sajūta, Dievs, kāpēc man tā sāp, kāpēc man ir tik ļoti nepatīkami, kad neizvēlās mani, kad pasaka man nē, kad no manis aiziet, kad mani uzmet. Un es sapratu, ka šis ir tas moments, caur kuru es varu būt vienkārši mācīta. Jo caur visām citām lietām man ir vienalga. Ja tu zini, ka tavam bērnam visvairāk nepatiks, ja tu izslēgsi ārā multeni, un tu zini, ka viņš tevi klausīs tikai tad, kad tu izslēgsi ārā viņam multeni, tad, kad tev ļoti nokaitinās, ko tu izdarīsi, tu izslēgsi ārā viņam multeni. Jo tu gribi, lai viņš tevi sadzird. Tu gribi, lai viņš beidzot tevi klausa. Un tu bērnam liedz to, kas viņam ir visvairāk dārgs, pareizi, jeb kas viņam vienkārši ļoti patīk. Kāpēc mēs bieži vien sakam, viss, es tev vairs nekad nekur neņemšu līdzi. Vai tur, es nezinu, viss, tagad tu neēdīsi vairāk neko saldu. Jo tu zini, ka tas tavam bērniņam ļoti patīk, un tu viņam gribi to atņemt. Pārmācot viņam, lai viņš tev vienkārši sadzird, ja mēs kā vecāki gribam labu. Tāpat arī attiecībās ar Dievu. Dievs zina tās lietas, kuras tev ir īpaši svarīgas, un reizēm viņš tev viņas paņem nost, lai tu beidzot sadzirdētu. Un es ar katru cilvēku esmu kaut ko mācījusies. Tāpēc, jau es tev varu pateikt tā, kāpēc man tas neizsit ārā no sliedēm. Jo es vienmēr mācos uzjautāt, jo kā man bija agrāk, tikko vai nu mani uzmet, vai nu man atsaka, vai nu man iedur duncīti mugurā vai kā citādāk, man bija tāda reakcija nobloķēt, izdzēst, izņemt no sāraksta, paņemt to cilvēku malā, nepiedot, viss tagad priekš manis tu esi nekas, katrā ziņā visiem veidiem parādīt, ka tu tagad esi man nodevis un viss. Tā kā tas apvainojošais cilvēciņš. Gadi gāja un es sapratu, ka tas ir baigais bērndārs, jo tas, kad es augšu un tas, ka es būšu level up, tas ir vairāk kā skaidrs.
Bet tā nepiedošana, ko tu velc līdzi, tas nav tas, ko Dievs vēlās. Un kaut kādā brīdī sapratu, ka tas stopē manu izaugsmi, jo man tas rūgtums joprojām turās. Un viens no momentiem, īstenībā, kāpēc, piemēram, Kalenģa, tie, kas zina, tā ir bijusi mana iepriekšējā kolēģi, meitene, kas ar mani strādāja kopā. Kalendī arī ļoti daudz bija sociālos tīklos, dažādi komentāri, kur viņi ir pazudusi. Un, jā, man bija kaut kāds rūgtums sirdī, ka viņi varēja kaut kādā veidā nesmuki pret mani rīkoties, bet tā, kad man piedzima dēls, viņi man pati uzrakstīja. Un man ļoti sasildīja sirdi, bet es tik un tā turēju rūgtumu. Tas bija tik nepareizi, bet, zini, gadi iet un tu mācies. Un pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, tas bija tā, kad es viņai uzrakstīju un piedāvāju piedalīties savā festivālā modes skatē, kad man likās, nē, Elīna, tu esi vienreiz nodota, tev iespļāvu sejā. Zini, kā tev tas tā kā bērndārza rūgtums, bet tu nekad nevari spriest par attiecībām, par situāciju no vienas prizmas. Nekad. Tu nezini, ko tas otrs cilvēks domāja, kāpēc viņš tā rīkojās. Bet nē, mēs jau esam apvainojušās sievietes un vispārējais, un es pati pārkāpu sev pāri, un tas bija mans labākais lēmums, jo tev ar to cilvēku nav jāprecās, bet tev ir jāmāk piedot un piedot saknē dziļumā. Un es saprotu, ka šī rīcība ļaus man tiešām piedot saknē dziļumā. Nevis vienkārši pateikt, jā, sveika, bet iedot vēl viņai to, kas viņai varētu ļoti patikties. Un tajā brīdī es jūtu, kā man sirds sāk mainīties. Un tas bija ļoti liels izaicinājums, jo tiešām kaut kādā ziņā sirdī vēl tas rūgtumiņš bija. Bet es teicu, vai nāc, un es teicu, godīgi, tā bija labākā izvēle, jo mēs gan izveidojam attiecības, gan kopā pēc tam aizbraucam arī ceļojumā, gan mēs nekļuvām par labākajām draudzenēm, bet tas man ļāva piedot cilvēkam un izmainīt manu sirdi. Izkausēt manu sirdi. Un tajā brīdī es sapratu, Elīna, par ko tu baidies, ja tu esi Dieva rokās, ja viņš kontrolē tavu dzīvi. Un ziniet, tā situācija, kad bija īstenībā, tad mūsu uzņēmējdarbība bija 3. gadā, un man tieši tas moments, kad no manis aizgāja kolēģi, draudzene, kurā es tiešām biju daudz ieguldījusi, es iedevu viņai tiešām daļu no sevis, arī no biznesa izaugsmēm, un man tas moments vienkārši ļoti sāpēja. Man liekas, ka es nekad dzīvē par to nerunāšu. Es nekad dzīvē neatļaušos izstāstīt cilvēkiem, publikai, kas notikās, kāpēc mūsu ceļi pašķīrās, jo viņa aizgāja attaisīja līdzīgu biznesu sev. Un man arī bija tāds, zini, kad cilvēks aiziet un vēl sāk darīt kaut ko līdzīgu, un tas tā sāpēja, bet tajā pašā brīdī tu vienkārši netici tam, ka Dievs tev var visu vērst par labu. Tad, kad tu tam saknē tiešām noticēsi, tad tev nebūs vairāk šīs sāpes. Tu tiešām spēsi palaist un teikt, jā, bet Dievs, es ticu, ka tu man dzīvi tur savās rokās, es ticu, ka man dzīve ir tevis kontrolēta, es gribu iemācīties svētīt katru, kurš iesprēj man sejā, katru, kurš man iedur duncīt mugurā, katrs, kurš man ir licis justies sāpinātai. Kāpēc? Jo tādā veidā, kā arī Dieva vārdā ir rakstīts, tu kaisi viņam pelnus uz galvas. Katru reizi, kad tu māki piedot, kad tu svētīji otru, un tas ir tik grūti. Un tajā brīdī es to nemācēju. Es zināju, pat ja es lūkšu un tiešām gribēšu no sirds svētīt to cilvēku, tas nebūs patiesi. Es vienkārši nezinu, kā izmainīt savu sirdi, jo man zin kā, kad tev sāp, tad tev tiešām, ir tīpaši vēl, piemēram, vīrs aiziet prom no tevis vai otra pusīte, tev vienkārši sāp un tu nemāki citādāk rīkoties. Un tajā brīdī es teicu, Dievs, kausē manu sirdi, māci manu sirdi, pārmāci manu sirdi, jo es gribu būt vēl labāka, es gribu būt tāda, un es gribu noticēt, ka manā dzīvē ir sagaidāms kas lielāks, plašāks un varenāks. Un zini, kāpēc es ieminējos tev par savu vīru? Un tagad, kad es zinu, ka Dievs ir ar mani, kad es redzu, kāda es biju 5 gadus atpakaļ, un es redzu, kur Dievs man ir aizvedis, man tāds, Elīna, bet vai tu tiešām vēl turpināsi šaubīties par to, ka Dievs tev ir sagatavojis ko lielāku, un tev nav jātur bēda, ne rūgtums, ne uz vienu, kurš tev darīs pāri, jo tas ir par viņu, nevis par tevi. Uzdod sev jautājumu, ko tu varēji darīt labāk. Mācies no šajām attiecībām. Tāpēc tagad katru reizi, ja man ir kaut kas sāpējis, es iemācos pateikt to tam cilvēkam, pateikt, jā, man sāpēja. Man bija nepatīkami, jo agrāk es to arī slēpu. Tā kā man ir viss kārtībā, tā kā viss vienkārši krustiņš tā. Un tagad es māku uzdot klaubu, bet kur es nebiju gan laba, kur es varēju labāk. Un tas ir jau cits izaugsmes līmenis, teikšu godīgi, un es tā arī atļaujos teikt, un tajā brīdī tu sadzirdi, kuros jautājumus tu nebija gan laba, un tev ir tāds, tagad es zinu, pie kā man strādāt, lai nākamajās attiecībās būtu citādāk. Un lai es būtu tad level up, tu izaugs tajā brīdī, jo tu zināsi to patieso iemeslu, kāpēc kāds pret tevi ir rīkojies šādi vai tādi. Un tu spēsi izfiltrēt, vai tas ir par tevi, vai tas tomēr bija par to otru cilvēku. Un tas, ko es izlasīju, šeit bija rakstīts grāmatiņā viņa godaprāts. Cik bieži tu cīnies par savu reputāciju, cik bieži tev ir svarīgi, ko par tevi domā, ko par tevi pasaka. Cik bieži kāds cita vārds vai cita viedoklis var ietekmēt tavu statusu, tavu esamību, tavu darbu.
Jo, kad no tevis kāds atsakās, kad kāds pasaka tev nē, kad kāds no tevis aiziet, tev jau ir bail par savu reputāciju. Kāpēc no tevis aizgāja? Kāpēc tevi neizvēlējās? Kāpēc tev nepateica jā? Aizgāja pie citas? Un tajā brīdī krītos pašvērtējums. Bet tikai Dievs var parūpēties par tavu reputāciju. Tāpēc katru reizi, kad par mani cēlās kaut kādas portāla ziņas, TVNeti, Delfī, dzeltenā prese un vispārējais, es vienmēr zināju, Dievs, lai mani darbi runā par mani. Kungs, lai mani darbi runā par mani. Man ir vienalga, ko par mani raksta, man nevienam nekas nav jāatskaitās. Dievs, lai mani darbi runā par mani. Un ies laiks, un cilvēki redzēs, un viņi gribēs paņemt savus vārdus atpakaļ, un viņi sāks nožēlot par to izvēli, ko viņi ir izdarījuši. Bet zini kad? Tikai tad, kad nevis tu būsi kā uzpūtīga kuce, kura tikai māk pateikt delete, off, atā, bet kura māk uzjautāt, kur māk būt pazemīga, kur māk svētīt ar mīlestību pateikt, ok, padalies ar mani, kuras nebija patiesa, kuras nebija gan laba, lai es spētu būt vēl labāka. Un tas ir tāds darbs. Es nezinu, kā tev, bet man tā bija lielākā dzīves skola. Un tajā brīdī tu pats izvērtē, ok, labi, mūsu ceļš šķirās, varbūt mums nebūs vairs tik cieša komunikācija, bet es vismaz zināšu, kas ir tās lietas, kas man sevī ir jāuzlabo. Un es varēšu kļūt par sevis labāku versiju. Un paies gadi. Un kāds varēs pateikt, klau, es toreiz biju nepareizi. Man nevajadzēja toreiz tā rīkoties. Bet zini, kurā momentā to kāds pateiks? Tikai tad, kad tu arī kļūsi labāka sevis versija. Un labāka tu kļūsi tikai tad, kad tu mācīsies no šīs situācijas. Un šeit bija superīga lūkšana. Kungs, es lūdzu, lai tu dari manu vīru godprātīgu cilvēku pēc tavas gribas. Jo šī grāmata ir par to, kā es mācos lūgt par savu otru pusīti, par savu vīrieti. Nevis par sevi, bet par viņu. Dievs dod viņam spēku teikt jā, tad, kad viņam ir jāsaka jā, un drosmi teikt nē, kad viņam ir jāsaka nē. Palīdz viņam iestāties par to, ko viņš uzskata par pareizu, un nesvārstīties pasaules spiediena ietekmē. Ļauj viņam būt tādam, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie, ka viņš nav tāds, kurš nemāk nonākt pie atziņas. Zini, tas tā spītība, ka nē, man ir taisnība un viss. Bet ļauj viņam mācīties no katras situācijas. Piešķir viņam saprātīgu garu, ka viņš ir gatavs ieklausīties gudrības balsī un pieaugt tavā atziņā. Palīdz viņam dzīvot patiesībā un vienmēr iet kopsolī ar tavu patiesības garu. Esi ar viņu. Kad viņam ir, kad viņš apliecina patiesību, lai arī brīžos, kad uz viņu tiek izdarīts spiediens, viņš nebaidītos rīkoties pēc tavas pārliecības. Ja viņš kļūdās, palīdz viņam nekavējoties atzīt savas vainas, jo tu savā vārdā esi teicis, ja sakam, ka mums nav gara, tālāk, tad maldinamies paši mēs, un patiesība nav mūsos. Bet ja atzīstam, ka Dievs ir tas, kurš mūs vada, tad viņš piepildīs tevi ar gudrību pateikt jā vai pateikt nē. Un zini, šo vārdu es arī ņēmu priekš sevis. Dievs palīdzi man atzīt, kad man ir jāatzīst, ka esmu nepareizi. Iemāci man mācīties no situācijām, kad man teikt jā, kad nē. Nebūt spiediena pakļautai, bet izdarīt tā, kā tu gribi. Un Dievs grib, lai tu piedod, jo viņš grib, lai tu kļūtu labāka. Un šajos brīžos tu saproti, hei, Dievs, es ticu, ka tu dos manā dzīvē tos cilvēkus, kas ir man vajadzīgi, un tos, kas man nav vajadzīgi, tu noņemsi malā. Un es tam tik ļoti ticu. Un ja tu tik ļoti paļaujies uz Dievu, tev nav jābaidās par vienu cilvēku atnākšanu vai aiziešanu, kāda pateikšana jā vai nē. Man pat tagad veidojot arī partnerības ar jaunām sievietēm, es tajā esmu tādā mierā. Jo pat ja es esmu super jaudīga uzņēmēja, noteikti būs kāds, kurš pateiks, ka nē, Elīnai jau tur nebūs laiks uz mani, vai viņa man nespēs dot to savu uzmanību, ko es gribu, vai noteikti viņai tur ir kaut kāda sava kāra vai savas lietas, ko viņa tur grib darīt, tur kaut kas nav tīrs. Un tajā brīdī es vienkārši lūdzu un saku, Dievs, dod man tos cilvēkus komandā, arī partnerībā, kuriem es esmu vajadzīga. Un es ticu, ka Dievs man mācīs un palīdzēs man kļūt par vislabāko vadītāju, par vislabāko partneri, par vislabāko mentori, sievietēm uzņēmējām, kas grib augt kopā un veidot biznesu kopā. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Dievs man dos tās sirdis,
ar kurām man ir pa ceļam. Un tām, ar kurām man nav pa ceļam, pat ja man ir tā, ka, es ar tevi tur gribētu, vai tu man patīc, varbūt vairāk uzticies Dievam. Un Dievs tavā dzīvē tev dos tos cilvēkus, kas ir vajadzīgi tieši tev šajā dzīves periodā. Vairāk paļaujies uz viņu. Un jā, tās, kas ir laulībā, tām, kurām ir spēcīgas attiecības vai netik spēcīgas attiecībās, es noteikti iesaku tev sievas lūkšanas spēks. Starp citu, kur man mammai ir pat pa 5 eiro nopirkt. 5 eiro un ļoti laba gudrības grāmata. Arī Dieva vārds, pieredze un tad lūkšana. Tas ir padarījis manu laulību spēcīgu. Visiem iesaku.